Esiet sveicināti Zīvītes skatītāji. Lūk, man rokās ir jaunas latviešu autores Lauras Dreižas sarakstīta un apgādes zvaigznes ABC izdota latviešu vampīru sāgas grāmata Nepabeigtais skūpsts. Jāteic, ka tā ir pārstāvēta vēl ne tik ļoti populārajā starp latviešu autoriem fantāzijas žanrā, bet lasīt ir interesanti. Mēģināju noskaidrot kaut ko par autori. Jā, 20 gadus jauna, dzīvo uz robežas starp Rīgu un Garkalnes novadu, un var pateikt, jau priekšā šodien raidījumā mums būs iespēja arī ar viņu tikties. Ja būsiet vērīgi skatītāji un sekosiet līdzi, būs ekspresa konkurss, kur, protams, arī balvas jums. Kas saista tieši fantastikas sērijā? Es esmu lasījusi Krēslas darbus, es gan par tiem nebija tik lielā sajūsmā kā mans draudzenes, man māsa, kaimiņiene. Es zinu, ka ir izveidojies tāds pats kults, Krēslas kults, bet man šī grāmata pat ļoti nepatika, kā pati grāmata Nepabeigtais skūpsts, kur man likās līdzīga žanra ziņā, sižeta ziņā kaut kādā veidā, bet nedaudz gudrāka grāmata. Es domāju, ka ārzemju darbos tiek idealizēti šie te vampīru varoņi, šīs te visas lietas, kas risinās apkārt ap noslēpumainiem svešiniekiem, un tas tiek padarīts par kulta lietu, ko apbrīnot meitenēm. Nav noslēpums, ka vairāk meitenes lasa tāda veida darbus. Arī meitene pameta priekšnamu un atgriezās pie somu un kastu izsaiņošanas. Tiesa daudz domīgāka nekā iepriekš. Notikušiem bija divas puses. Ja skatījās no labās, tagad viņa sniegbaltajā kādu pazina. Sliktā bija tā, ka šis kāds bija pilnīgs riebeklis. Ļoti izskatīgs riebeklis, Odri izlaboja. Tiešām kaimiņš līdzinājās eņģelim. Interesanti, par ko viņš strādā? Notikumi bija saistoši, interesanti. Darbība ļoti raiti risinās. Godīgi sakot, tā pat, ja neiedziļinātos, varētu palaist garām, ka tā ir autori no Latvijas. Autors darbā var just ietekmi tomēr no fantāzijas žanra autoriem citās valstīs. Man nelikās, ka autori atbalsta Meijers to popularizēto, ka vampīram būt ir labi. Bet, ja ir iespējams mainīt tad, un kļūt par cilvēku, tas ir daudz vērtīgāk. Tā man šķita autors laba doma. Kā veidojas tās attiecības abiem vīrietim un skolniecei? Ļoti tā pakāpeniski. Nav tā, ka ieraudzīju saļim un man dzīve beidzās un viss ir tikai tas vīrietis. Es domāju, ka autori ļoti veiksmīgi kāpina to viņu attiecību stāstu. Man patika grāmata. Man draudzene, mēs abas lasījām, mums tagad ir tāds grāmatu lasīšanas maratons, viņa lasa grāmatas, kas man ir, un es lasu, kas viņai, un tad mēs dalāmies domās. Pēc tev tieši interesē šāda veida literatūra vispār? Jāatzīstās godīgi, ka man patīk paskatīties apkārt plašāk. Mēs ikdienā dažreiz neredzam, kas notiek mums blakus, jā? Un tā ir tāda it kā neticam, bet te pašā laikā iespējamā realitāte, jo šajā grāmatā tomēr tam cilvēkam rūpē, neskatoties, ka viņš ir vampīrs, tas nav svarīgi, bet viņam ir cilvēcīgas jūtas, un tas nozīmē, ka iespējams, ka mums blakus dzīvoklī dzīvo kāds interesants, indivīds, jā, varbūt ne vampīrs, bet savādāks ar kaut kādām specifiskām, spējām. Grāmatas lasot, tu vari aizmirsties, tu vari iztēloties savu pasauli, kādu tu savā iekšēnē vari radīt tikai tu pats. Fantāzija katram cilvēkam zīmē savu tēlu, attiecības. Varbūt tas ir tāds, iespēja pārdzīvot tās emocijas, ko tie varoņi tajā grāmatā pārdzīvo. Vija, es jau jūtu, ka tu esmu blakus. Un man, lasot šo romānu, radās jautājums, kur apgādās zvaigznes ABC jums ir tāds talants atrast citus talantus? Konkurss. Bērnu jaunatnes literatūras konkurss, un konkurss notika
Pirmais konkurss notika jau pirms 3-4 gadiem. Un mums pieteikumā bija milzīgs manuskripts ar nosaukumu Pūķa dziesma. Manuskriptā tas ir tā kārtīgas tādas kopapīra tās kastes. Un jauna meitene, toreiz, tagad viņai ir 20 gadu, toreiz bija kāda 17. Jā. Tik raiti raksta, tik dzīves sižets, tik daudz fantāzijas. Mums likās nevar būt, būs no kaut kurienes norakstījis. Visi mūsu fantāzijas literatūras speciālisti ķerās pie darba, meklējam, nav ne no kurienes norakstīts. Izrādās, viņi patiešām raksta un raksta ļoti daudz. Un šī pirmā grāmata ļoti visiem lasītājiem ir patikusi. Un tagad mums ir arī konkursā šis nepabeigtais skūpsts. Un man jāsaka, ja grāmata būtu iznākusi kādā no lielajām valodām, droši vien, ka Laura Dreiža jau būtu pasaulē pazīstama. Interesanti ir tas, ka šī grāmata bija gatava tapusi jau pirms tam, pirms mēs šeit Latvijā vispār uzzinājām par Stefānijas Meieres krēslas fenomenu. Tātad grāmata par populāru tēmu, šobrīd modes tēma ir daudz, arī mums ir iznākusi, pat vēl Stefānijas Meieres, Brīt Taners otrā dzīve. Ir iznākusi jauna grāmata, Harisas grāmata, tur, kur bija Miris līdz tumsai, un tad šajā te ciklā arī šī. Bet valoda ļoti raita, ļoti dzīva, labi salīdzinājumi, ļoti dinamiska grāmata. Un gribas teikt tā, nevajag mulst no tā, ka autori ir latviešu meiteni. Reizēm varbūt, ka tas ir pat mūsu pienākums izlasīt, ko raksta mūsu latviešu autori. Laura, no kura pasākuma tu izrāvies pie mums tikko? Izrāvos es no ļoti svarīga pasākuma visiem jaunajiem rakstītājiem šomēnes. Tas ir Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis, kas jau 2. gadu notiek arī Latvijā. Tas ir gan vispasaules pasākums, tā kā nosaukums ir nedaudz maldinošs. Mērķis šim pasākumam ir novembra laikā 30 dienās uzrakstīt 50 000 vārdu garu romānu. Šis, ko es šobrīd rakstu, tas ir iedvesmojoties no ķeltu mitoloģijas par jaunu raganu, kurai buršanos nekas prātīgs nesanāk, un pavisam parastu puisi, kurš viņai cenšas palīdzēt atrast ķeltu maģiskos dārgumus, ko dievi ir atstājuši Īrijā. Kur tu ņem tādas fantāzijas? Kas tev iedvesmo? Tas ir labs jautājums. To man ir daudz uzdevuši, bet konkrētu atbildi man ir ļoti grūti atrast. Iedvesmojos pārsvarā no mūzikas un no visa, kas notiek man apkārt. Kādas mūzikas? Pārsvarā, pat grūti pateikt, jo šobrīd es klausos gandrīz visu, izņemot hip-hopu. Bet galvenokārt šobrīd tā ir tradicionālā īru mūzika. Es ļoti daudz klausos dūdas. Un mūzika, kas ir radusies iedvesmojoties no senām leģendām par mitoloģiskām būtnēm, dieviem, dažādiem seniem mītiskiem notikumiem. Un nepabeigtais skūpsts, ko tad tu klausījies? Tad es klausījos ļoti daudz romantiskas mūzikas. Tik saldas, ka zobi sāk sāpēt. Kā tu iedvesmojies šeit arī no Meieres, vai ne? Nē, no Meieres galīgi neiedvesmojos. Krēsla. Un tajā brīdī, kad es vispār par Meieres darbiem uzzināju, apmēram pusi nepabeigtā skūpsta jau bija uzrakstījusi. Un, kad es izlasīju Meieres darbus, es sapratu, ka man gribas manu darbu padarīt citādāku. Kāda ir galvenā atšķirība citādāku? Es domāju, ka galvenā atšķirība ir tieši beigās. Tās ir pilnīgi atšķirīgas no Meieres darba, tāpēc varētu būt interesanti tās izlasīt. Ar maniem tēliem parasti ir tā, es viņus nebāzēju uz reāliem cilvēkiem, bet viņi pie manis atnāk jau gatavi ar vārdu, ar nodarbošanos, savām rakstura īpašībām. Viņi man pasaka, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, ko viņi galīgi nekad nedarīs. Viņi ir reāli cilvēki manā prātā. Kā viņi tev pasaka? Bieži vien tas ir intervijas veidā. Kurā laikā? Naktī? Bieži vien tas ir naktī, jo man naktī vislabāk rakstās un vislabākās idejas rodas. Bet reizēm ir tā, pirms es sāku rakstīt, es tēlus intervēju. Man ir saraksts ar jautājumiem, ko es katram uzdodu, un viņi man vairumā gadījumā atbild. Reizēm ir tā, ka ir kāds ietiepies, viņš man nesaka pilnīgi neko, un tad man nāks viņu piespiest. Pirmais, ko man gribas uzsvērt, ka šīs abas grāmatas, Lauras Dreižas romāni, par kuriem mēs raidījumā stāstījām, ir lasāmi ne tikai grāmatas formātā. Tās ir
lasāms arī elektroniski. Un atverot Zvaigznes mājaslapu, paskatoties sadaļiņā e-grāmata, jūs varat arī uzzināt, kā var nopirkt šo grāmatu digitālā formātā. Bet vēl vampīru sērijā ir Šarlēnes Harisas grāmata Nemirstīgie Dalasā. Tiem, kuri jau ir lasījuši Miris līdz tumsai, šis būs atkal patīkams laiks kopā ar sērijas varoņiem. Vēl iepriekšējos raidījumos mēs jums rādījām un stāstījām par grāmatu Alīna. Pavisam nesen laikrakstā sestdiena bija arī publicēts garš stāsts par Alīnas dzīvi. Stāstu es izlasīju, un es nedaudz samulsu. Es domāju, tā, cilvēki būs izlasījuši šo dzīves pārstāstu un varbūt negribēs vairs lasīt grāmatu. Bet tāpēc arī es jums rādu šo grāmatu vēlreiz. Grāmata ir nepārspējama. Tāda, kādu varētu vēlēties dāvināt mammai, vecmammai, protams, izlasot arī pašiem. Nepārspējamā Sāra. Stāsts par franču aktrisi karalieni. Labs, talantīgs romāns, lasiet. Un Leo Peruts, Leonardo un Jūda. Peruts, austriešu rakstnieks pagājušā gadsimta pirmās puses, ir ļoti populārs un viņu pielīdzina Kafkam, Po, Borgesam. Un šis ir stāsts 15. 16. gadsimts. Leonardo, pabeigdams gleznu Svētais vakarēdienas, meklē Jūdas prototipu. Bet stāsts ir stāsts. Prieku rada paša Peruca rakstīšanas stils. Kristīgā meditācija bērniem. Inga Rubena, kura strādā ar bērniem, bet šī būs laba rokas grāmata tiem vecākiem, kuri paši ir sapratuši, cik meditācija var būt dziedinoša un cik tā ir nepieciešama mūsu gara pasaules stabilitātei un sakārtošanai, kā meditācijā ievadīt bērnus. Gleznā dekupāža. Tuvojas Ziemassvētki, un šī ir tā iespēja, kā brīnišķīgas dāvanas izgatavot pašiem. Var izveidot gan brīnišķīgus Ziemassvētku krotājumus, gan dāvanu noformējumu, gan praktiskas lietas, kuras tik tiešām var lietot un pat mazgāt. Un tad vēl mazajiem. Mūmammas pavasara tīrīšana. Jāsaka, ir gan ziema, bet mēs taču domājam par pavasari. Un šis stāsts Svena Nordkvista ilustrācijas vispār ir pasaulē ārkārtīgi populārs. Šajā grāmatā ir stāsts par gotiņu Mū un vārnu. Vārna visu zina. Un kā tā pavasara tīrīšana ir veikusies, var uzzināt šajā grāmatā. Un šajā sērijā par mūmām būs vēl daudzas citas grāmatas. Un tad vēl tāda praktiska grāmata. Mācāmies angļu valodu. Tātad grāmata, kura runā. Grāmata, kura ir praktiski lietojama. Tātad grāmata, kura ar mums sarunājas un kura māca angļu valodu. Bet vēl jau šīs runājošās grāmatiņas ir par citām tēmām arī. Un šī ir domāta arī maziem bērniem, tātad par to, kur dzīvo dažādi dzīvnieki šajā tabuliņā, un šie dzīvnieki ar mums sarunājas. Un mazajiem bērniņiem ir grāmatiņas ar lielākām pogām. Un šī, piemēram, ir ar lielu putnu un stāsta par putnu dzīvi. Tātad šeit jūs redzat, ir cālīši, ir pīlītes. Tāda pati grāmata ir par labu dzīvi fermā. Un vēl, protams, par tehniku puikām. Ir lidmašīnas, ir lokomotīves, ir mašīnas. Un tas man arī būtu viss, ja nebūtu vēl šo brīnišķīgo kalendāru. Aldis Plaudis, nekustāmo īpašumu firmas īpašnieks, mecenāts, gleznu kolekcionētājs, aizrautīgs fotogrāfs, kurš ar dabas iemūžināšanu nodarbojas pat tiešām augstā profesionālā līmenī. Un viņam ir iznācis kalendārs Lāči. Tātad Ziemeļkanādā ir tāds brīdis,
kad visi lāči sapulcējas galējā ziemeļu punktā un gaida, kad aizsals Hudzonas līcis. Un tad, tajā mirklī, kad šis līcis ir aizsals, visi lāči dodas pēc sava lielākā kāruma, tas ir pēc roņiem. Vēl Aldis Plautis saka, vai kādreiz esat tikai jums nozīmīgā dienā pasūtījis mīļotajam cilvēkam varavīksni? Nē? Pamēģiniet, un jūs abi to ieraudzīsiet. Ja nu jūs patiešām pasūtat varavīksni, bet tā neparādās pie debesīm, visu gadu jums pie sienas var būt šis lieliskais arī Alda Plauža kalendārs, iedvesmas kalendārs, un uz vāka šajā ūdenskritumā ir varavīksne. Katram mēnesim gūt iedvesmu no tā, ko Aldis ar sava fotoaparāta palīdzību mums piedāvā. Tiešām skaists, tiešām dekoratīvs, tiešām dāvināms kalendārs. Uz Ziemassvētkiem katrs varētu priecāties par šādu dāvanu. Ekspresa konkursu un jautājums jums. Pirms tam gribu pateikt lielu paldies visiem, kuri zvana. Atsaucība liela, bet noteikumi tādi, kādi tie ir. Tikai pirmais pareizās atbildes autors iegūs balvu savā īpašumā. Šo raidījumu runājam par Lauru Dreiži, tādēļ arī ekspresa konkursu jautājums par viņu. Kā sauc Lauras Dreižas debijas romānu, kurš iegūja balvu latviešu oriģinālu literatūrā? Ja vērīgi skatījāties, noteikti zināsiet atbildi. Balvā nepabeigtais skūpsts. Pagājušo nedēļu balvu savā īpašumā ieguva Ilona Plaude no Valmieras. Novēlu arī veiksmi jums šonedēļ. Es saku atā, tiekamies jau pēc nedēļas un visu nākamu nedēļu apgādā Zvaigznes ABC veikalā Vampīra sāgu nepabeigtais skūpsts iegūsiet ar 15% atlaidi. Bet tas nebūtu vēl nav viss. Turpinājumā par kādu ļoti sadzīvē noderīgu priekšmetu. Inese veļas mašīnu ieslēdz katru dienu, kā jau mājā, kurā aug mazi bērni. Bet šajā ģimenē īpaši tiek domāts par ekoloģiju un ekonomiju, tāpēc atrasta alternatīva fosfātus saturošajiem veļas pulveriem. Tā ir zaļā bumba. Katru dienu mazgāju veļu. Daudz iziet veļas pulveris, par cik es lietoju ekoloģisko, viņš ir dārgāks. Un tad es nejauši uzzināju, ka internetā ir šī zaļā bumba. Un nolēmu pamēģināt, vai viņi strādā. Viss kārtībā strādā. Jau 6 nedēļas katru dienu. Vienkārši ielieku veļas mašīnā, mazgājot veļu. Nav jāliek ne pulveris, nekas. Ieslēdzu veļas mašīnu un griežās. Bio-washball esošās keramikas lodītes satura mikroorganismus, kuri veic tādas ūdens struktūras izmaiņas, kā rezultātā pats ūdens spēj izmazgāt veļu bez mazgāšanas līdzekļiem. Mani pilnībā apmierina rezultāts. Un, piemēram, šitam krekliņam 3 reizes izmazgāju flomasterus. Puika tā kārtīgi bija noķēpājis visās iespējamās krāsās. Es domāju, nu tas ir pagalām tas krekls. Bet nē. Es saprotu, ka viņi ļoti samīkstina ūdeni, un mīkstais ūdens ļoti labi atdala tieši tādus pielipušus netīrumus. Bio-washball darbojas antibakteriāli. Mazgāšanas laikā tiek iznīcināti patogēnie mikroorganismi un likvidētas nepatīkamas smakas. Mazgājot ikdienas 4 kg veļas, bio-washball ir efektīvi lietojama 3 gadus. Arī elektrība ietaupās, jo veļa kļūst tīra mazgājot līdz 50 grādiem. Veļas mīkstinātāji nav nepieciešami. Vīrs tieši atzīmē, kad ir mīkstāki viņa krekli, ko viņš tieši jūt. Viņš teica, kāpēc ir mīkstāk? Es viņam teicu, nu, mums tēt ir zaļā bumba, kas samīkstina. Un es pat ievēroju, ka ir gludāks. Es negludinu veļu, jo tās arī tā kā resursu izšķērdēšanas. Tirdzniecībā jau tiek piedāvāti bio-washball atdarinājumi. Tāpēc Šveices oriģinālo zaļo bumbu izplatītāji iesaka tās iegādāties internetā vai ekoveikalos, kur atradīsiet arī videi draudzīgus traiptīrītājus un eko-washball sūklīšus, kas notīra traukus bez mazgāšanas līdzekļiem.